No šodien mēs esam kopā ar Tomu Zeltiņu, un Toms Zeltiņš ir viens no galvenajiem Bērzu Strazdu Jāņu festivāla organizatoriem. Lielas paldies, Tom, ka tu esi šodien kopā ar mums. Čau, Signi, paldies, liels prieks te būt. Jā, Paldies, ka uzaicināji. tā, kas tev tur vēlreiz bija rakstīts uz maiciņas? Nekas nevar noiet greizi. Jā, un tad greizi daļa, tas ir, mums ir tāds, tad, kad tu organizē tādu lielu pasākumu un ļoti daudz ir nezināmu un ļoti daudz kustīgās detaļas un tiešām ļoti daudz visam ir jāsaiet, tad tu uzreiz saki, ka nekas nevar noiet greizi, jo ir skaidrs, ka viss ir izdarīts, lai nevarētu noiet. Jā, nu, jebkurā gadījumā, man liekas, viss noteikti tikai uz labu. Un, jā, liels prieks vispār ar tevīm iepazīties. Un, laikam ķersimies vērsim pie ragiem. Un, par cik es vispār tā kā tevi nepazīstu, man ļoti arī interesē, kas esi tu. Um, Kur tu esi, kur tu atrodies? Un, jā, pastāst vispār, ko tu nodarbojies, tādu mazu intro par sevi. Man ir vairākas dzīves. Mm, Viena, nu, tā jaunāko laiku vēsture, kad 2015. Gadā es atgriezos atpakaļ Latvijā. Mēs uztaisījām savu kompāniju. mm, Kompānija saucās GP Nord. GP Nord ir zāļu vairumtirdzniecības kompānija. Mēs esam bāzēti Latvijā, bet lielākā daļa mūsu klientu ir ārpus Latvijas. Mēs mm. sūtām zāles principā no Eiropas pa visu pasauli. Lielākie klienti ir Indija, Ķīna, Indonēzija, Malāzija un tā tālāk un tā joprojām. To mēs iemācījāmies darīt Anglijā. Un pirms tam, no 2009. vai 2008. 2009. līdz tam 15. es biju Lielbritānijā un darīju visus sādākos darbiņus, un tā skaitā arī farmāciju. Tas bija tas, kur es sāku strādāt šajā nozarē. Oh, wow! Mhm. Ļoti tā neierasta, liekas, nozare, kurā latvietis iesaistītos. Um, Jā, varbūt, bet es arī varbūt. pirms tam biju iesaistīts gaļas pārstrādes rūpnīcā, kur es arī Aha. satiku ģirtu, un mēs ar viņu arī sākām bērnu strazdus. Tā Lielisks kā, jā, sneak points. Jā, jā, tas viss forši. Un GP Nord jau, tu saki, tas sanāk no tā 2015. gada aptuveni eksistē. no 2018. patiesībā ir Aha. GP Nord. Sākotnēji tur bija mazliet savādāk, nu, tā pārvākšanās. Uh, Man bija doma, toreiz strādāju vēl pie Britu kompānijai, kad es arī pārvācos, jo es satiku savu sievu vienos holidejos Latvijā. Viņa tad vēl nebija mana sieva. Un viņa man teica, Klau, nu, viss ir baigi forši, bet es nepārāku uz Angliju nekad, jo tur ir nepārāk labs ēdiens un nepārāk laba laikapstākļi, un man būs jāsāk karjeru no sākuma. Un es teicu, pagā, uzgaidu bišķiņu, tad atbrauc atpakaļ uz Angliju, un es savam bosam teicu, Klau, nu, taisam vaļā Latvijā filiāli tai kompānijai, kuras tolaik strādāja Anglijā. Un viņš neiebilda. Un tā es pārvācos, principā, ar tās kompānijas filiāli uz Latviju, bet nu, tur bija. Diemžēl viņa nobankrotēja tā Britu Mhm. kompānija, līdz ar to tā Latvijas filiāle aizgāja pa skuju tā kopā ar to visu. Bet nu, tajā brīdī mēs jau bijām diezgan gatavi paši Mhm. savu sākt. Mēs vienkārši tur tos līdzenas vietas arī, palielam, sorry, tas nebija uz līdzenas vietas, mums jau bija iestrādes, līdz ar to mēs vienkārši neļāvām tam visam pazust, un mēs uzsākām savu kompāniju. Toreiz es un mani divi bērnības draugi, viens Mm. brālis un bērnības draugs, mēs esam trīs tāda komanda, kas visu dara kopā dzīvē. Wow, super! Um, Gribēju pajautāt, kāda vispār, par cik mums arī publika ir ļoti miksēta, pārsvarā ārzemju latvieši, bet ļoti arī interesanti ir dzirdēt, kā tas ir, kad tu pārvācies atpakaļ no ārzemēm uz Latviju. Tā kā kādas bija tās Mm. sajūtas un kā bija vispār uzsākt atkal biznesu Latvijā, jo es zinu, ka daudzi jauni uzņēmēji bišķīt stragalingo ar Latvijas uzņēmēju darbību. So, teikšu, pilnīgi godīgi braucu atpakaļ uz mājām ar domu, ka es braucu strādāt arī Latvijas labā. Un, tā kā Mhm. restīvi, tas nav tikai tas, ka es braucu uz šejienes mājās kā patērētājs, kā mēģināt salīdzināt Latviju ar Lielbritāniju, vai Latviju ar Ameriku, vai Latviju ar citām vietām, kur esmu darbojies. Svarīgi ir tas, nu, man bija tāds uzstādījums priekš sevis, nu, ka es braucu mājās ar kaut ko jaunu, ar savu enerģiju, ar savu ieguldījumu šeit. Un līdz ar Mhm. to viss, kas notiek pēc tam, ir ritīgi forši. Un tāpēc, ka
es gatavojos, nu, pa lielam strādāt, ne tikai darīt savu ikdienas darbu, bet arī palīdzēt, nu, būt iejūtīgs un mēģināt arī visu, cik vien iespējams, kārtot sev apkārt, lai te būtu Mhm. foršāk Latvijā. Līdz ar to, nu, tāds vispopulārākais, ko visi saka, kad tu atgriezies mājās, neviens veiklā nesmaida, neviens tev negrib parunāties, neviens tev pa hanu nenosauc un ko tur vēl ne. Bet, nu, vai, nu, ir jau daudz labāk nekā bija 10 gadus atpakaļ, vai 15 gadus atpakaļ, vai ne? Tā vide ir sakoptāka, daudz sakoptāka, vai ne? Un sevišķi tagad mēs svēts nāk pašvaldības vēlēšanas, un ne viss smuki ir nogriezts, visi mauriņi un tam līdzīgi. Ir laikapstākļi, atkal ir gaisma atgriezusies. Latvijā ir nu, Jā. ļoti tumšs ziemā. Nu, es jūs arī atceraties to. Uh, Bet jā, kopumā, ja tā pilnīgi godīgi, tad nu, tas brauciens mājās uz Latviju man bija tāds rītīgi piedzīvojumi bagāts. Man patika būt mājās, bet kā ciemiņam, mājās, bet kā svešiniekam. Tu vēlreiz tādām jaunām acīm, uz tām lietām Jā. skaties, vai ne? Viss sākot ar iešanu uz banku, beidzot ar, nezinu, tur uzņēmumu reģistriem un tam līdzīgi. Bet, ja godīgi, tad tā biznesa vide Latvijā ir ļoti laba. Tiešām ir ļoti Mhm. laba. Jo cits jautājums, vai te ir klienti? Salīdzinājumā ar Lielbritānijas 67 miljoniem, tie Latvijas knapi 2 miljoni. Tas nav tirgus, tas nav patērētāja tirgus, bet vai te ir tā personīga komunikācija? Noteikti. Tu pazīsti savu telefonu kompānijas menedžeru sejā, tu pazīsti savu bankas menedžeru sejā, vai ne? Tu pazīsti visus servisus, kas tev apkārt ir. Tie cilvēki ir šeit, lai, nu, lai kalpotu viens otram. Un tā ir tā rītīgi pozitīvā daļa. Tā Mhm. negatīvā daļa ir tas, ka nu, šeit ir, manuprāt, ir vesela rinda ar servisiem, kas nekad nebūs tik labi apmaksāti kā ir Lielbritānijā. Un Mm. līdz ar to nu, un mēģināt salīdzināt vienu pret otru, kā viens pret vienu, tas ir bezjēdzīgi. Mēs vienmēr atdursimies par to, ka tur ir labāk. Nu, kā Jā, Anglijā ir labāk. jā. Nu, Nu, skaitļu ziņā laikam, jā. jā, jā, jā. Līdz ar to es to skatos ar realitātes tādu, nu, izjūtu tajā visā. Tā Mm. kā, ja gribi šeit būt veiksmīgs, nu, te ir jāskat, nu, es nezinu, ko nozīmē būt veiksmīgs. Man ir darbs. Jā. Paliks pie Un tā, tas darbs maniem sagādā draugiem ir salīdzinoši darbs. prieku, jā. Jā, jā, noteikti, noteikti, absolūti. Esmu ritīgi priecīgs tajā, kur es esmu, izaicinājumi bagāti, un turklāt vēl, nu, es neteiktu, ka tā ir tāda misija sev, bet ir tiešām tāds sajūta, ka jo ilgāk mēs šeit darām savu darbu labi, jo arī tā vide paliek arvien labāk apkārt. Mhm. Jā, es pilnībā redzu to, un arī man pašai, nu, es šobrīd nedzīvoju Latvijā, bet diezgan bieži es esmu. Man ļoti pašai priecē tas, ko es redzu, un man liekas, ka katru reizi, katru vasaru, kad esmu Latvijā, nu, tā kā Latvijā šķiet, ka tās iespējas patiesībā arvien vairāk un vairāk kaut kas, man liekas, ir ļoti forši. Jā, 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 es nu, absolūti piekrītu. Man liekas, ka tas, ka mēs nu, esam tomēr. Tas tā slikti teikt, vai pareizi, ko tas būtu tāda realistiski jāskatās tām lietām, nu, ka mēs tomēr esam tāda ļoti slēgta sabiedrība. Nu, tā Mhm. kā mēs ļoti nelabprāt laižam iekšā savā lociņā nevienu no malas, vai ne? Bet savukārt tajā savā iekšējā mazajā dīķītē mēs gribam visu uzpucēt līdz tā maksimālam, līdz pašam Mhm. pēdējiem sīkumiņam, vai ne? Un tad, kad tur atnāk saviens, viss ir tiešām rītīgi forši un bādām. Bet tas ir dārgi. Jā. Nu, līdz ar to, jā, ir tam visam ir plusi un visam ir mīnus. Jā, es varu tikai iedomāties. Jā, Jā, bet nu, ko tur par biznesu? Man ļoti arī vispār interesē, par cik tāds neliels intro. Es biju dzirdējis par Bēržu Strazdu Jāņu festivālu diezgan daudz un dikti, bet ok. par cik es tā kā, es nezinu, vienkārši kaut kā man nesanāca pašai nekad tā kā neizbraukt uz šo festivālu, bet vienmēr interesēja. Un es salīdzinoši esmu nesen pārvākusies, agrāk dzīvoju Londonā, tagad dzīvoju vairāk Mhm. tā kā Midlands pusē. Un es tā kā skatos, nāk ārā Facebook, tā kā jūs tie postiņi, man tāds, jāpačako, kur vispār tas festivāls notiek. Un es skatos, ka viņš notiek 20 minūšu attālumā no manis. Oh, Bet tu šī ir zīme, šī ir zīme. ir zīme. Un, Jā, un tad es sāku tā kā rakties dziļāk iekšā, un es saprotu, ka šis festivāls patiesībā ir diezgan ļoti situēts jau kādu laiku. Un man nāca tā lielā tāda jautājuma vispār, cik ilgi, kā vispār latvieši Anglijā tādu festivālu ir uztaisījuši. kā tas zināt. Nu, tad stāsti, kā tu vispār tajā vispār sāki, kur radās šīs idejas, tā kā iedod man tādu intro tajā visā. Es sākšu ar beigām. Es Ah, sākšu ok. ar beigām, tad
tas nestrādā bez lielas, ļoti sirsnīgas un ļoti mērķtiecīgas un pašaizliedzīgas komandas. Tātad tas, kas ir šodien bēdas strāzdi, tas jau ir tāds liels pulks ar domu biedriem, kam pietrūks Latvija, savā ziņā, kam pietrūks šīs pleca sajūtas, tie cilvēki, kas reizi gadā dara visforšāko, lielāko, jaukāko lietu pasaulē, kas ir lielākais latviešu festivāls ārpus Latvijas. Un tas ir kaut kas, kas ir elevator pitchā, tur 5 sekundēs es varu teikt, ka mans sauc Toms, un es organizēju pasaules lielāko latviešu festivālu ārpus Latvijas. Tas ir vienkārši amazing. Vai ne? Lielākās Jāņu svinības ārpus Latvijas - Bērzes Strazdu Jāņu festivāls 2025. Tas bija beigas. Līdz ar to es šobrīd plagoju to iespēju, ka cilvēkiem, ja jūs vēlaties pieteikties Bērzes Strazdu Jāņu festivāla brīvprātīgo pulkā, ļoti laipni aicināti, jo tas ir tāds. Man liekas, ka ir 2 festivāli. Viens ir tas apmeklētāju festivāls, un viens ir tas tieši tas darba festivāls. Un tas darba festivāls, man personīgi, es viņu izbaudu vienmēr daudz vairāk. Es kā apmeklētājs nekad nevaru tā līdz galam atslābt, man gribās vienmēr pielikt roku. Un tad, jā, man sieva redz mani vācot miskastes random festivālos. Jā, nu lūk, un tas viss sākās. Un es domāju, es vēl tieši teicu saviem kolēģiem jaukajiem, kas teica, Tom, tev jāaiziet šodien, ir jāparunā ar Signi. Rītīgi forši podkāsts, un es saku, jūs tiešām sūtat čali, kurš vissliktāk no visiem atcerās datumus un vietas. Tam līdzīgas lietas. Bet jā, Viņi zināja, ka sāk... šī būs interesantāka saruna. Tad. Jā, it sevišķi, ka pēc tam viņi man teiks, tu šito dabūji nepareizi. Tu to piemirsi, to piemirsi. Jā, tā kā es jau laicīgi atvainojos saviem kolēģiem, kas zina, par ko es runāju, klausītājiem. Bet es centīšos. Tātad mēs ar Lielo satikāmies, man šeit tas bija 2012. gads, 12. Jā, Nu, 2012. gadā, 2011. 12. gadā. Jā, nu, lūk, tātad, ja tu man prasi, kā to var uztaisīt, es nezinu. Bet šis ir tāds pierādījums tam, ka visam ir nepieciešams laiks, un ka ātri nekas nenotiek. Tātad pirmais festivāls mums bija, tāpēc, ka mēs ar Lielo un Mazo ģirtu un kas mums vēl startā bija vēl Vēra, startā bija vēl veselas bars ar tādiem ritīgi foršiem cilvēkiem, kas brauc kopā ar mums visiem tusiņiem. Tātad mūs aicināja kā DJ un, principā tāda MC. Es biju tāds vakar vadītājs, kurš vadīja spēles un cilvēkus mudināja pavadīt labu laiku, un atkal lielais bija DJs, viņam bija tumbas, viņam bija tas viss. Un tad mēs kopā tur malcām, un tad mums pienāca klāt pārīts no Daugavas vanagiem. Un tajā laikā mēs vēl bijām Toms un Ģirts, šlāga grupa. Mums pienāca klāt čalis no Daugavas vanagiem. Bija kādreiz tāds Liepa. Un viņš teica, Klau, mums ir Jāņu pasākums. Tur mūsu mājās bija vēl tāds īpašums Daugavas vanagiem. Jūs negribat atbraukt mums tā kā uzstāties. Mēs domājam, uzstāties mēs negribam, bet mēs gribam palīdzēt uzorganizēt. Un tie bija tie pirmie Jāņi. Un es 100 punktu manā taisnība par datumiem, bet man liekas, tas bija 2012. gads. Un zini, kas vēl ir rītīgi smieklīgi. Parasti, tad, kad laivos mēs runājam kaut kur, tad mūs pieskata Kitija. Un tad mēs kaut ko sakam, un tad tajā čatņā parādās. Tas bija tas gads. Raimonds. Liepa sauc Raimonds. Un tad viņi vienkārši met iekšā tos hintus, bet šobrīd man šādas iespējas nav. Kitija neklausās. Viss kārtībā, jā. Nu, lūk, un tas bija tas pirmais festivāls mūsu mājās, un mūsu mājās bija tāda rītīgi forša vieta, bet tur bija maz vietas, bet tur bija rītīgi forša. Un tad bija, man liekas, pirmajā pasākumā kaut kāds 700 apmeklētāji. Bet kā jūs vispār sadabūjāt tādu cilvēku skaitu? Man liekas, ka tas nav tik vienkārši 700 cilvēkus pirmajam festivālam. Tā kā, ar ko jūs pārdodat? Tā kā, es runāju par iesākumu un tādā ziņā, kā tu vispār dabūji tos latviešus braukt uz šo festivālu tajā konkrētajā vietā? Mums bija pareizā motivācija. Līdz vēl nesenam laikam, tad mūsu uzdevums bija dzert un priecāties un nemaksāt par to. Jā, sounds labi. Līdz ar to, tad, kad tu pieeji tajā lietai šādi, tad tas pasākuma tā materiālā puse ir ļoti mazsvarīga. Un mēs tad sapratām, ka tā Bērzes Strazda ir tāda rītīga iespēja darīt visu, ko tu vien gribi pamēģināt darīt, un mums toreiz ir tik labi gāja ar pasākumu fočēšanu un pasākumu video.
Mm. Tas bija kaut kas tāds, ko nu, citi nedarīja. Tā kā mēs to darījām, mēs taisījām visādus joku video, mēs tur izlikāmies, ka mēs tur paši aktieru mākslu vajagām. Mums Jā. tur un apmeklētājs filmējām, un pēc tam rādījām, likām tādus foršus, nu, tādus interesantus video, nu, pasākumu atskatu. Un kaut kā beigās mums tas Facebook kanāls palika tik ļoti stiprs tajā laikā, ka mēs patiesībā tikai caur, lielākā daļa bija caur Facebook. Mhm. Un tas, kas vēl, kas mums bija rītīgi raksturīgi, ka tajā sākumā visur, kur uzaicināja Tomu un Girtu, vienmēr brauca līdzi kā 10 traki latvieši no Korbijas, kas uztaisīja tādu balli, jebkurā vietā. Jā. Nu, rītīgi tādi skaisti, jauni, atraktīvi cilvēki, kas Un vienkārši rītīgi jautājums, šie dinamizē. cilvēki visi ir bāzēti, vai vismaz tajā laikā bija bāzēti Anglijā? Jūs visi viens Jā, otru jā, pazīstat Korbijā. šeit? Mēs no viena Aha, miesta. Un aha. Korbija tāda ritīgi interesanta miestiņš ir East Midlandos, no kurienes nāk Mārtiņš Rītiņš, piemēram, nāca Mārtiņš Rītiņš, no kur vēl vesela čupa tur ar no tādiem Ah, zināmiem latviešiem. Vesela rinda no turienes. Vienkārši tas bija tāds liels kādreiz tērauda pārstrādes ciemats, kur vienkārši bija darbs, un tad, kad viņi pārvācās latvieši no pēc otrā pasaules kara, tad viņi mhm. nonāca tur. Un jā, un tā kā mums uzaicināja tas Dāngavas Vanagu uztaisīt pēc savas tūziņas, tad mēs domājam ilgi par to nosaukumu. Mēs domājam, nu, kas mēs par tādu nopietnu organizāciju esam. Uztaisīsim ritīgi joku par šito te visu stīvo pasākumu. Nosauksim sevi par Bērzes strazdiem. Nu, Bērze ir maza upīte un strasts ir mazs putniņš, kas būtu tā kā joks par Daugavas Vanakiem. Mēs nezinājām tajā laikā, kad mēs izaugsim tik ilgi dzīvosim, kad mums faktiski Dāngavas Vanagi spēs pajautāt, Jā. nu, par ko bija šis joks. Bet tagad jau nu, tas ir izaudzis par tādu brendu, nu, kur no turienes konsekventi vienkārši neko nesačakarējot lielu. Mhm. Mēs esam gājuši uz priekšu, un tas festivāls raudzes kopā ar mums, kur no tādas trakulīgas. Tiešām tādas trakas balītas ar dejošanu un galdu laušanas. Tas viss ir pārgājis uz tādu ģimenes pasākumu. Mums pašiem visiem ir šobrīd bērni. Mēs Jā. esam paši jau vecāki, un mēs gribam, lai ģimenēm ar bērniem būtu iespēja pavadīt šo laiku kopā. Turklāt jau tas pats festivāls par sevi, tie mūsu apmeklētāji ir auguši kopā ar mums, jo tie paši cilvēki, kas toreiz ar mums visas tās trakās lietas darīja tie paši cilvēki, kurš šobrīd saviem bērniem māca, nu, ka lai Turpināt būtu šīs trakās uzmanīgi. lietas. Jā, tieši tad uz to pretējo, nu, ka tur visiem vajag Jā. būt uzmanīgiem. Nu, jā, un tad mums bija vairāki tādi, nu, Covid gadi, vai ne, kad tur Mm. nekas nenotika. Nenotika klātienē, bet tad mēs ritīgi iemēģinājām atkal roku filmēšanā. Ja godīgi sakot, tad katru gadu liekas, ka ir arvien nu, tas festivāls aug arvien lielāks un tāds pamatīgāks un mazāk vietas paliek tādai nejaušībai un gadījumam, ka mēs ļoti daudz arī mācāmies no tā, kā mums ir gājis iepriekšējos gados. Mēs katru gadu gribam lielāku, foršāku. Un es kā reizes esmu tas kvalitātes čalis, nu, kurš ir atbildīgs par drošību. Un tāpēc mans slogans ir, ka nekas nevar noiet greizi. Mhm. Nekas nedrīkst noiet greizi. Jā, tā kā mums ir šobrīd, jā, kā katru gadu mums ir tāds pamatīgs line-ups, nu, kur Mhm. tie mākslinieki, kas mums brauc. Tāpat festivāla būtība, kā jau sākotnēji minēju, tas viens festivāls, kas mums ir tiem apmeklētājiem, un otrs festivāls, kas paralēli notiek, ir tiem brīvprātīgiem. Tad savā ziņā vēl trešais festivāls ir Anglijā dzīvojošiem tautas vai latviešu kultūras tiem cilvēkiem. Jo, ko mēs darām, mēs mēģinām savākt pēc iespējas tādu plašāku latviešu kultūras deju kopus, korus, Mm. mūziķus, tradicionālo, nezinu, kaut kādu rokdarbu, nu, tad nesējus. Un tad mēs viņus Darinātājs, jā. arī ielūdzam novus čempionāts. Un tad viss ir tāds latviskās lietas mēs mēģinām salikt visas tajā festivālā un Mhm. iedot katram to skatu, katram to laiku, lai gal galā tas tāda forša platforma, kur mēs varam reizi gadā arī atrādīt, ko mēs esam satrenējušies. Jā, es klausos, man vienkārši tas liekas tik superīgi, tāpēc, ka nu,
Es vienkārši arī nesen vēl sazvanījos ar savu tēti, un es viņam saku, nu, par šo festivālu es viņam stāstu. Es saku, tu iedomājies to sajūtu. Es saku, tu dzīvo Anglijā, tur viss ir super, duper kulturāls, anglisks, viss ir tā kā, nu, es vienmēr jūtos, ka es tomēr dzīvoju tā kā citā valstī. Es saku, un te pāris pļavām notiekās latviešu festivāls, kurā ar vislatviskākās lietas ir latviešu dēļas, un man liekas, ka ir arī kaut kādi tirciņi, kaut kas tāds. Es tā kā, Jā. kad cilvēki ir, Protams, man liekas, ka latviešu tev ir ēdiens un dzērieni. sajūta, ka tas ir nonācis Latvijā. Nu, jūs veidojat tādu superīgu ilūziju, ja pat tāpat nav ilūzija, bet to sajūtu, ka Latvija ir atbraukusi šeit, un viņa te ir 2-3 dienas. Tas ir fenomenāli. Nu, tur ir diezgan tāds kreiz, nu, tāds traka tā sajūta, tāpēc, ka visas zīmes ir latviski, un maziem burtņiem ir angliski, tad mums ir cilvēki, kas nav dzīvojuši Anglijā, kad brauc uz festivālu kā brīvprātīgie, un viņi saka, pagaidzi, man nesaprot, kur esmu atbraukusi, nu, kas nevar saprast. Izņemot to braucienu no lidostas, tas ir sevišķi tādi, nu, kas atbrauc tikai uz festivālu, tām 4-5 dienām, mēs tur nostrādājam visu un braucam mājās kopā, un tad tikai pāris veikalos un mašīnā viņi saprot, ka viņi ir bijuši citā valstī. Jā, tā vide ir ļoti, ļoti tā kā pie savējiem. Un kas varbūt ir tie, nu, tādi angļu valodā jāsaka challenge? Es vienkārši tikai varu iedomāties, ko tas prasa varbūt vispār uztaisīt šāda līmeņa festivālu citā valstī. Jums jau tas ir gan jau ir, kā to saka, nu, tā kā, gluži tā jūs jebkuru pļavu nevarat izvēlēties. Jums ir tas tā kā jāsorganizē ar vietējiem konciliem un tā kā, es nezinu, varbūt ir bijuši kādi kuriozi, kā vispār angļi to uztver, ka šeit ir tāds latviešu festivāls, un, nu, tā kā, vai kādreiz kādam kaut kas ir jāpaskaidro, vai jūs tur tā, nē, mēs nobukojam to savu latviešu rajončiku, tur mēs taisam mūsu festivālu, un par to, kas notiek ārpasaulē, mēs īsti tā kā nezinām. Nē, īsa atbilde ir nē, tā nav. Tad tas, kas mums ir bijis vienmēr ļoti augstu, nu, tajās prioritātēs, ir tiešām dabūt visas vajadzīgās licences, saskaņošanas, attiecības ar vietējiem iedzīvotājiem, attiecības ar council, ar road traffic, nu, ar traffic services un tam līdzīgi. Jo tas, ko mēs negribam nevienam traucēt. Nu, tā ir tāda forša latviešu īpašība, un uz muļķi nevar uztaisīt to festivālu. Viņi var vienreiz uztaisīt, nu, varbūt 2 reizes, bet tad jau mēs uzrautos uz kaut ko tādu, kas būtu, nu, tuvu traģēdijai. Tāpēc, ka ir daudz cilvēku, ir iesaistīts arī alkohols, un mums ir tāds teiciens, un tu paņem kopā daudz cilvēku, iedod viņam alkoholu un izslēdz gaismu, un tad maģija notiek. Maģija notiek. Jā, precīzi. Nu, lūk, un līdz ar to, tad, jā, mēs īrējam pļavu, jā, mums ir nepieciešama licence katrai vietai. Ja mēs esam laika gaitā, mēs esam pārvākušies 3 reizes. 3 reizes mēs esam pārvākušies kā festivāls, un tad, jā, un tad katrā vietā mēs ar katru konkrētu councilu arī mēs lūdzam to licenci. Katrā councilā ir šī SAG, kas ir Safety Advisory Group, kura tur ir policija, ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji, Environmental Health Officer un traffic kaut kāds tur tas cilvēks. Es atceros, mums pirmo to SAG bija tā, ka man izsauc, un tas policijas šefs saka, ko tu darīsi, ja tev būs līķis festivālā? Saka, Aprakši. Nu, tas šoks par to, ka vispār tā liek domāt par tādām lietām, vai ne, un tam līdzīgi. Mums nav bijis. Uzreiz saka, nav bijis, bet jā, tas pirmais ir tāds, nu, ka vai tas ir līķis, to es nevarēšu pateikt. Nu, visticamāk, ka to ātrie vai nepateiks. Bet kopumā tad mēs esam izauguši no, nu, teiksim, tāda rūpnīcu apmācītu first aideru servisiem līdz pat, nu, tādam kā, nu, tur ir tāds pirmās palīdzības klāsteris mūsu festivālā, kur, principā, tādas visas lietas, kas ir, nu, ko parasti minor walking centers tā kā darīt, nu, kas, nezinu, tur degunu ielikšanu vietā, tur šūšanas un, nu, nedodies, tur saules apdegumu, tās viss mēs varam uz vietas izdarīt. Līdz ar to, kā festivāls nerada papildus slodzi uz vietējo slimnīcu vai uz vietējiem servisiem. Okay. To šobrīd, nu, teiksim, tā sadarbība mums jau ir tik tāda iestrādājusies ar lokāliem, nu, tad festivāls slēdz gājēju to celiņu. Tad festivāls maina
ātruma ierobežojumi uz ceļa starp tām divām pļavām. Festivāls liek luksofors vairākus. Ja. Tad festivāli tad ietekmē, tiek izvietot zīmes pa tuvākajiem krustojumiem. Tad mums ir, mēs ar vietējiem iedzīvotājiem komunicējam, mēs sūtam viņiem, metam viņiem vēstules iekšā paskastēs, un vēlreiz katru gadu mēs viņiem atgādinām, būs festivāls. Silties, kam braukt holidays iebukot tieši tajā nedēļas nogalē. Un jau laicīgi atvainojamies un dodam viņiem ziņu par to, kam zvanīt, nu, ja kaut kas notiek. Tāpatās mums ir tur decibeli mērītāji un attiecīgi menedžeri. Mums vienkārši, nu, mēs jau zinām uzvārdos tos cilvēkus, kas katru gadu nāk un kompostē mums smadzenes stundām ilgi un mēģina vienkārši iegūt savu to uzmanību. Tā vienkārši ir. Bet jūs Tā vinnējat, vienkārši ir. jūs turpināt darīt. Man ļoti patīk mana kolēģa mazā ģirtiņa attieksme šajā jautājumā. Viņš saka, nu, ka ir kaut kāda robeža, pēc kuras tavs izpalīdzīgums un tava, nu, tāda vēlme izpatikt jau kļūst par traucējošu visiem. Ne tas cilvēks spēja savākties un beigt muļķības runāt, ne arī tu spēji tikt tur, kur tu esi, līdz ar to kādreiz tāds, nu, tāds mazliet... Nu, ej, droši, šis ir podkāsts, kur tu vari teikt, ko tu gribi. Jā, nu kādreiz tāda asāka reakcija šajās situācijās atnes tādu ātru, skaidru rezultātu. Ar visiem runājot. Nu, piemēram, arī ar council, arī ar ugunsdzēsiem un tomīdzīgi, jo sākotnēji mums bija tā, ka, zin kā, tāda sajūta varbūt tas tev arī ir bijusi, ka tu nonāc Anglijā, vai ne, tu ļoti labi pārvaldi valodu, tu orientējies viņu kultūrā, vai ne, un viņi tev tā kā, it kā paņem kā savējo, bet faktiski kaut kā šķiet, ka viņi tev uztver drusku kā runājošu mērkaķīti. Nu, kur tu esi ritīgi tās labs, nu, tāds priecīgs notikums viņiem, vai ne, pasiet, cik viņš ir ritīgi labi, visu dara un tam līdzīgi, bet tad, kad tas runājošais mērkaķītis sāk tev teikt, kas tev ir jādara, tad pēkšņi tu gribi tam mērkaķītim tā kā ielikt to, nu, norādīt viņam to īsto vietu. Un diemžēl esmu to vairāk kārtīgi esmu bijis šajā situācijā. Es vienkārši saprotu, ka, ja tajā brīdī tu neesi tāds, nu, tāds principiāls, un tu neesi un tu neesi, nu, par sevi pastāvošs, tad, nu, tu netiec ārā no tās lomas. Tas patiesībā uz visu attiecās, lai arī mēs esam ritīgi pozitīvi un ritīgi tādi sakarīgi, un mēs visu darām pēc grāmatas, bet galu galā, nu, tur jebkurā pasākumā notiek viss kaut kas. Viss, kas vienā prātā ir 5000 cilvēku, un, ok, labi, mūsu gadījumā tas ir daudz savādāk, es gribu teikt, nekā, piemēram, nezinu, tur Klāstemberijā vai Tomorrowlandā, vai ne, kuri tiešām ir uz tādu tusiņu vērsti festivālu. Mums ir tomēr tāds vairāk ģimenes festivāls, kur mēs gribam, nu, dot tiem cilvēkiem to iespēju satikties, vai ne, un mēģinam pēc iespējas ierobežot, nu, teiksim, tur ir alkohola, nu, tā kā bezalkoholiskā zona, tad mums ir zona, kur kādreiz varēja ienest arī stikla pudeles tur tusiņu zonā, tad mēs sapratām, ka tas neiet, tāpēc, ka tās pudeles tur iet pa gaisu. Tad mums ir zona, kur nav tur tās nenes iekšā pudeles. Tad mums ir zona, kur ir, teiksim, un mēs cenšamies ierobežot to visas nakts ballēšanu. Protams, ka kādreiz arī mums neizdodas. Bet, nu, tā kā ir tāda klusāka zona un tāda parastā zona. Mēs cenšamies radīt tādu dažādu pieredzi, bet braukt uz festivālu un cerēt, ka varēs tā 100% izgulēties, diez vai. Nu, mēs zinām, uz ko mēs parakstāmies. Tas ir Jāņu festivāls. Jā. Kāda gulēšana? Tieši tā. Nu, jā, nu izklausās īstenībā ļoti interesanti, kam ir jāiet cauri, lai vispār kaut ko tādu norganizētu. Un tīri intereses pēc tu minēji, ka ir aptuveni 5000 tagad apmeklētāji jums. Tas ir, jūs principā esat izauguši no 700 uz 5000. Jā, un 5000 ir augšējais limits, tāpēc, ka tā pļāva ir tik liela, cik viņa ir. Viņa lielāka nepaliks. Cilvēki mazāk nepaliks. Telpas paliek ar katru gadu ar vien lielākas. Jā, tur var redzēt, kā latviešu tas vidējais labklājības līmenis aug. Mēs priecāmies redzēt ar vien foršākas, jaunākas un seksīgākas mašīnas. Un ģimenes lielākas, tad mums vidē ar katru mašīnu atbrauc 3,2 cilvēki. Līdz ar to mašīna brauc pilnas vienmēr. Jā. Un tad mēs sapratām, ka tas nu, maksimālais komforta, nu, augšējais slieksnis ir 5000 cilvēki, kad mēs varam gan mašīnas saparkot pietiekoši ērti, gan arī tās telpas izvietot, un vēl paliek drusiņu vieta arī elpot un dzīvot. Tā kā tad tie 5000 ir tas maksimāls. Nu, kur mēs arī sasniedzam, principā, katru otro gadu.
Nu, mums sanāk tur numeroloģija. Arī Nu, jūs jā. esat. Es pieņemu, ka tie, kas tā kā brauc vienu gadu, varbūt nākamgad viņi neizbrauc, bet viņi brauc vēl vienu gadu, tā kā katru otro vai katru. Mm. Es nezinu, vai tā ir tā pareizā matemātika. Man ir teorija, ka tam varētu būt kaut kāds sakars ar prāta vētru. Aha, aha, varētu būt. Jā, kas zina, vai Latvieši ne? prāta vētru ļoti mīl, jā. Kas zina? Iespējams, jā. Jā. Un cik aptuveni jūs esat vispār paši komandā organizatori šim pasākumam? Tātad mums ir, kas attiecās mākslinieki, brīvprātīgi koristi, dejotāji, vecāki mazajiem dejotājiem, tur Mhm. veidotāji un tam līdzīgi, tam līdzīgi. Tas viss ir 300 cilvēki ir tie, kas pārliecinās, ka šis festivāls izdosies. Tādā kodolā visu laiku, vairāk vai mazāk visa gada griezumā, no engaged, mēs esam kaut kādi 9. Aha. 9 cilvēki. Atkarībā no kurā fāzē, kurā posmā, nu, piemēram, tie, kas atbild par mārketingu, piemēram, Bērns un Ieva un Kitī, tad viņi strādā visu cauri gadu. Nu, tiklīdz beidzās viens festivāls, tad viņi sako tās bildes, saliek video, visu un tam līdzīgi, un tad mums tas Un jau video, producē nākamo. jā, vai ne, un jau iet tā kā uz Wow. nāk. Nu, tu zini to stāstu, vai ne, ar sociālajiem mēdījiem, tas prasa ļoti, Jā. ļoti daudz laika un ieguldījumu. Un tad atkal tie, kas mēs strādājam ar sponsoriem, tad mēs sākam drīzāk kaut kādos decembris. Starp Mhm. decembru un aprīli tad mums tā visa kopējā ideja ir skaidra par tiem. Līdz vakarienai bija skaidrs, vakarienai pieteicās vēl 2. Jā, kas grib sponsorēt šo pasākumu. Jā, nu tā kā tad mums ir bišķiņ jāpārtais tie banneri, kur mēs ko varēsim ielikt un tam līdzīgi. Jā, tad arī labprāt sponsors mēs gribam redzēt mūsu festivālā, loģiski. Tā doma ir tāda, ka mums uz vietas 3 dienas ir 5000 vairāk vai mazāk latviešu, Mhm. kuri ir tur. Un viņi tur ir. Nu, līdz ar Jā. to, tā kā ir kuras aktivitātes, kas ir pieejams viņiem, mēs ļoti labprāt arī laižam iekšā. Protams, ka ir kaut kādas sarkanās robežas, nu, kas, nezinu, tur adatspēles, politiskās partijas un tam līdzīgi, bet, nu, kopumā tā publika ir diezgan liberāla. Mēs esam diezgan liberāli, tā kā mēs ļoti labprāt redzam arī savās rindās latviešu biznesu vai arī biznesu, kam interesē latviešu. Aha. Super. Un tad, jā, un tālāk arī ejot uz priekšu, un tad mums ir ik pa mēnesim, tad mums ir tās lielās sapulces ar menedžeriem, jo tā visa tas festivāls sadalīts pa klāsteriem, katram ir savs klāsters, un tad ar tiem menedžeriem mēs vēlreiz izrunājam, bet ņemot vērā, ka mums ir ļoti maza rotācija. Mums ir šobrīd jau 3. gads, kad mums ir nu, pa lielam visās stacijās ir vieni tie paši cilvēki, tad mēs satiekamies, lai pasmietos par jaunumiem. Oh. Jā, un lielā mērā viss ir skaidrs. Un vienkārši tad mēs viens otru informējam par to, kas jauns ir izdomāts un kādas būs tās lielākās izmaiņas. Jo cik es saprotu, ka jūs jau joprojām esat tā kā daļa Latvijā un daļa Anglijā, vai ne? Jā, mēs esam tā, kur vēl varētu būt izņemot Latviju un Angliju. Es tagad vienkārši tulkoju, Varbūt kurš kāds mums vienkārši ir ceļo kur. nepārtraukti. Jā, tas arī, bet man ir tāds, ka ir vēl kāds kaut kur vēl ne kādā no šīm 2 valstīm. Mhm. Bet tā doma, mēs jau diezgan laicīgi jau Anglijā, kad mēs sākām dzīvot. Mēs sākumā dzīvojām visi vienā mājā zem viena jumta. Visi tie, Aha. sorry, pārfāņoši pašā sākumā nē, bet kaut kādā brīdī mēs vienkārši ievācāmies, paņēmām 3-stāvīgu māju ar 5 bedrumiem, un tad mēs dzīvojām visi vienā Wow. mājā. Jā. Mēs viņu saucām par Strasbūru, mīļu toreiz. Un tad, kad mēs sākām jau dzīvot atsevišķi, mēs sapratām, ka tā Anglija ir tik liela, ka tāpatās visa šī organizēšanas daļa notiek attālināta. To vienkārši nevar fiziski katru reizi klātienē izdarīt. Un līdz ar to tagad, kad mēs esam pasprukuši kur nu kurais, tik un tā sajūta ir tāda pati kā toreiz, kad mēs dzīvojām Aha. Anglijā. Un kādas tev pašam ir sajūtas braucot uz šo festivālu? Jo tu tagad dzīvo Latvijā, tā kā vai ir tādas nostalģiskas tās sajūtas, vai, nezinu, kaut kādas savādākas? Zini kā, es tagad braucu uz turieni ar saviem bērniem. Aha. Man bērniem ir 9 un 5 gadi. Mhm. Un tieši tajā brīdī, kad es jau tā kā pārstāju tajā festivālā, redzēt to izaicinājumu, to krāsu, man sāk likties, ka tas ir tāds
ja mēs tagad šo darām 10 reizes pēc kārtas, ko tad mēs vēl tur varam jaunu izdomāt. Un Mm. tajā brīdī man bērni pievienojās tam festivālam, un es sāku festivālu redzēt caur viņu acīm. Un Aha. tajā brīdī es tagad tā kā raujos uz turieni, jo mums būs, kā mums tur kopā, es tur pavadu daži no mums, kā 9 dienas. Līdz ar to mēs sākam būvēt, un 9 dienas, pirmās 5 dienas mēs būvējam, tad ir festivāls, un tad ir, mēs vēl tur 3 dienas vācam nost, 2. Un tad, jā, mani bērni kopā ar mani tur, un ģimene kopā ar mani. Līdz ar to mums ir tāda ritīga nometne, kur mani Jā. bērni turbo ātrumā mācās visādas lietas. Viņi tur bukletiņus dala un miskastes vāc, un tur infocentrā strādā. Un tad man ir ritīgs prieks par to, viņu tās pieredzes redzēt. Tāpat man ir milzīgs prieks satikt visus tos cilvēkus, ko es neesmu saticis šo gadu, ar kuriem mēs kopā strādājam. Turklāt es vēl esmu arī kasē. Parasti tā ir man tāda mīļa vietiņa, kur es redzu visus cilvēkus, kas brauc iekšā. Un arī ļoti daudziem Super. no viņiem mēs gadu gaitā esam kļuvuši par labiem draugiem. Un tad es parasti, ja es tā kā kasē ar kādu sāku runāt, es esmu slikta zīme, jo es aizkavēju visu pārējo, to tur es nevaru tāpat vien palaist garām tos Es varu cilvēkus. iedomāties, jā. Jā, un tā kā tas sajūta ir ļoti, ļoti laba, bet tā ir tāda paralēla realitāte. No ikdienā. Jā. Jo man pilnīgi liekas, kādreiz es tikko satiku pagājušajā nedēļā Ilze. Viņa mums palīdzēja vienu gadu taisīt virtuvi, organizēt. Man liekas, ka ne festivālā, gan jaungada kādā pasākumā. Nu, viņa bija šefpavārs tajā mūsu latviešu pasākumā. Viņa tiešām izcils šefpavārs savā darbā, ļoti augstu apmaksāt, bet viņa paņēma brīvu darbā, lai varētu taisīt šīs gada balvas vakariņas bez maksas, Wow. kā Jā. brīvprātīgais. Un es viņu satieku Rīgā, Latvijā, vienkārši vienā oficiālā. Tā kā viņi kaut ko tur gaidīja, un es nevaru salikt kopā Ilzi no Anglijas ar šo cilvēku, ko es Latvijā nejauši satieku, jo Jā. man tā Anglijas realitāte ir tur, un šeit ir tā Latvijas realitāte. Jā. Līdz ar to, jā, es tiešām ļoti gaidu, man ir liels prieks, man ir liels pagodinājums, ka man ir iespēja, ka visi tās aktivitātes, ka ap mums un ap šo festivālu man ir iespēja pulcēties pašam un ar savu ģimeni piedalīties. Jā, nē, izklausās rīktīgi fēni. Es jau nevaru sagaidīt, jo es arī tur būšu šogad, un man ir tāds, es nevaru sagaidīt. Pastāst, ko tu tur darīsi? Manā gadījumā, ja es šogad, vēl jums, man, es rīkoju pirmā latviešu mēnesi podkāsta epizodes šajā festivālā. Ok. Un tad sanāk, kad jums šis festivāls ir 3 dienas, es vēl tāds jaunpienācējs esmu, tad tā kā, man gribēsies uztaisīt tādus vizuāli interesantus materiālus, jo man ļoti patīk vispār taisīt video, montēt un visu kaut ko tādu. Un tad tā kā tajā es izpaudīšos, un tad laikam sestdienā, kas ir tā kā tā garākā diena, tad mums būs, cik es zinu, ar Kitiju mēs vienojāmies, ka jums ir diskotelts, bet diskotelts pa dienu var arī nedaudz savādāk izmantot. Un tad diskotelts būs mana mazā studija, kur es intervēšu daudz un dažādus interesantus latviešus. Tā ka tas Super. man būs tāds jauns piedzīvojums. Jā, jums nevar sagaidīt noteikti. Bet tas tā kā tīri no manas puses. Bet ko es arī gribēju? Iesaka, paņem līdzi mikrofons, jo tur blakus lielā skatuve, un diskoteltī ik brīdim ir nedaudz skaļi. Ok, ļoti labi, ļoti labi. Nē, tehniski jau es te gatavojos, jau Amazon.com daudz kas tiek pasūtīts. Jā, mēs arī sapratām, tie piesprādzēja mikrofoniņi, bez tiem nekas nenotiks. Jā. Bet kas vispār šogad ir gaidāms? Ko mēs varam pastāstīt mūsu klausītājiem? Jo es uzreiz ieraudzīju tranzīts, Andrejeva, Bermuda divstūris. Kas šogad ir tāds, kas tev arī pašam liekas zvaigznītes acīs? Man ir baigais prieks par Aiju. Aija bija pie mums 2008. gadā, pēdējais, vai 9. gadā bija. Tad ir pirmo reizi pie mums ir Zebrene. Kas ir, manuprāt, arī tāds ritīgi mistisks tēls. Rolands Čē, kas ir, viņš tiešām ir izcilnieks. Patiesībā par visiem. Ļoti liels prieks, jo mums tā kā Dzelzs Vilks ir pirmā grupa, kuras organizēšanā mēs piedalījāmies Lielbritānijā. Tātad tur jau ir viena tā sasaiste. Tad divstūris ir aptuveni tikpat vecs, cik vecs ir Bēržas Strazdi. Mēs principā tikām pie Venta, kas ir Strasts, Vents, DJs Vento. Mēs pie viņa tikām pateicoties Bermuda divstūrim, jo Bermuda divstūrs atbrauc kopā ar Ventu. Vents viņam lika aizmugurē to mūziku, un tad Bermuda divstūrs uzstājās.
un tad 2000 aizbrauc, viens palika. Jā, viņš ir tas, kas strādā taisa mārketingu, visus tos vizuālos materiālus un video un tam līdzīgi. Tas ir Vēns, un bieži vien Vēnta balsi var dzirdēt fonā. Un Vēns arī ir tas cilvēks, ar kuru mēs kopā arī Latvijā strādājam daudz. Viņš taisa to vizuālo un visu patiesā mārketinga identitāti arī kompānijās, kuras mēs te dibinam. Kas mums te vēl ir? Tātad Singapūras satīns, tā ir leģendāra grupa. Jau liekas, ka viņi ir neatņemama Bērzes strazdas sastāvdaļa. Viņi tā kā katru gadu vai diezgan tā kā bieži uzstājās? Jā. Mums ir rītīgi forša iespēja tiem māksliniekiem nodrošināt tādu vidi, no kurienes viņi nevar aizlaisties. Jo parasti Latvijā ir tā, ka viņi atbrauc nospēlēt un tad dodās, jo viņiem ir citas lietas un tam līdzīgi, un ģimenes un dzīve, un tas ir tikai viņu darbs. Bet tur ir tā, ka tu nevari nekur pazust, jo tev lidmašīna ir tad, kad viņi ir, vai ne, tās transfers, tad, kad viņš ir. Un tu esi tajā tur, un tāpēc katru gadu tradicionāli piekdienas naktīs un sestdienas naktīs disko teltī notiek maģija, kur, piemēram, pagājušo gadu tūlīt man atmiņa rītīgi man pievils, bet tas bija Sudden Lights, kas piespēlēja. Jā. Tas nekas, mēs varam pameklēt to vēlāk. Jā. Īstenībā sakot, tā kā tie, piemēram, nezinu, tā grupa prāta vētra uzkāpa uz skatuves kopā pie Gustavo, vai ne, kaut ko uzdzied tur kopā. Kaut gan tas nebija plānots, vai ne, vai, nezinu, tur no labvēlīgā tipa čaļi uzkāpa un piespēlēja tur UFO un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to tā kā tur vienmēr rodās kaut kas citīgi interesants. Tad mums vēl ir Normons Rutulis. Man liekas, ka tas ir viss tāds šarmantākais latviešu estrādes mākslinieks. Dženija Meija, kas ir man personīgi ritīgi asociējās, Dženija Meija ir viens tāds gabalsnieks kopā ar Maskavas līvu gabals, kur es vienmēr liku viņu disanēs, kad man pašam ļāva likt uzspēlēt tajos retajos gadījumos. Lūk, un Tranzīts arī, Tranzīts ir tā ir grupa, kas nebeidz pārsteigt. Gadiem ejot, viņi nebeidz pārsteigt katru reizi, tad ir kaut kas īpašs sagatavots, vai ne? Un fakts, ka mēs zinām, droši vien, ka lielāko daļu viņu dziesmu vārdus, tas runā pats par sevi. Jā, pašā laikā, es nosaucu tos super mākslinieks, un tam līdzīgi, protams, ka vienmēr līdz pēdējiem brīdiem ir kāds pārsteigums, ko mēs nevaram paredzēt. Piemēram, pagājušo gadu mums bija viens mākslinieks paredzēts, ka būs, bet viņam bija pasa derīguma termiņš beidzies. Un tad pēdējā brīdī mēs dabūjām Ozolu, kurš vienkārši atbrauc, pateica, es visu sakārtošu. Un tad bija Ozola koncerts, jā. Un tad Lielākās Jāņu svinības ārpus Latvijas – Bērzes Strazdu Jāņu festivāls 2025. Uz skatuves Bermudu divstūris, Aija Andrejeva, Singapūras satīns, Dzels Vilks, Tranzīts, Igo, Rolands Če, Zebrene, Normons Rutulis, Dženija Meija un citi. No 20. līdz 22. jūnijam Straumēnos, apvienotajā karalistē. 3 dienas latviešu tradīciju, mūzikas un svētku burvības. Biļetes Eventbrite. Tradicionāli baudīsim Līgotavas, lielkoncertu, sporta zonu, putu ballīti, aktivitātes bērniem un daudz ko citu. Jāņi ir jāsvin kopā ar savējiem. Bet tas, uz ko ir jāgatavojas, to man prasīja, kas ir sagaidāms šogad. Ir sagaidāms ģimenei draudzīgs festivāls. Un tā kā es saku ģimenei draudzīgs festivāls, nenozīmē, ka tas ir tā kā bērndārzā, tu droši atdod savus bērnus, vai ne, un aizmirst, un tad pats dod mizā 3 dienas, pēc tam izkāp ārā un savāc savus bērnus, bet nē, tā ir tāda lieliska iespēja kopā visiem izbaudīt, jo tur ir speciāla zona, kas ir tieši priekš Līgotavām. Līgotavas tas tāda latviešu kultūras, tur dažādi workshopi, tur ir varēs gan gleznot, gan darināt, gan līmēt, gan taisīt savas tējas, gan vainagpīšanas un tam līdzīgi. Būs atsevišķa sekcija, kas ir tautastārpiem, tā kā iedalīta, tad būs jostu pīšana, jā, un tad mums ir atsevišķa sporta sadaļa, kur ir volejbols, tādas bumbu, tur virves vilkšanas un visādas tādas lietas, un zābaka mešanas un tā joprojām. Tad mums ir ikgadēji Novus ir latviešu spēle vispār. Un mums ir Novus klubs, kas organizē to Novus. Tad mums tālāk ir, protams, kā ir ēšanas un dzeršanas latviešu virtuve.
Tad mums ir ugunskurs, mums būs jaunums saistīts ar uguni. Visiem patīk uguns. Es beidzot būšu izcīnījis to, gan es paturēšu noslēpumā, kas tas tāds ir, ko esmu izcīnījis. Jo es kā drošības cilvēks, bet jau Latvijā dzīvojošs, es jau sāku mazliet eksperimentēt ar uguni. Līdz ar to man pašam liekas ļoti, ļoti forši. Tātad, kas mums tur vēl ir? Mums ir, protams, arī Latvijas māja. Latvijas mājā mēs tradicionāli aicinām Nodarbinātības valsts aģentūru no Latvijas, kas mums var pakonsultēt gan nodokļu jautājumos, gan pensiju jautājumos, gan Tas gan ir forši. Jā, nodarbinātība braucot atpakaļ uz Latviju, gan nodarbināt latviešus saviem biznesiem Lielbritānijā. Līdz ar to viss, kas saistīts ar nodarbinātību, ar pensiju, ar nodokļiem, tas ir pie Nodarbinātības valsts aģentūra. Viņiem ir tas ir viņu viens no tādiem darbiņiem. Tad mums ir Latvijas Investīcijas un attīstība aģentūra. Viņiem uzdevums ir zināt par iespējām investēt Latvijā un tāpatās par Latvijas uzņēmumu attīstību uz ārzemēm. Līdz ar to, tā kā sanāk, ja ir interese gan braukt uz Latviju, gan no Latvijas produktus vest uz šejien, tad tas ir Investīcijas attīstības aģentūras jautājums. Turklāt viņu uzdevums ir Latvijas tēls pasaulē. Jo mēs kā strādājamies, skatījāmies uz mūsu to latviešu, kā lai saka, mums tāds mentālais klikšķis. Arī man bija, kad es dzīvoju Anglijā, ka es aizbraucu no Latvijas un viss man tā Latvija palika tāda, kāda viņa bija, kad es aizbraucu. Gan mūzikas galva drusciņi, gan tāds uzskats par politiķiem, par populāriem cilvēkiem, par teātri, par kino. Nu, tas sakot veseli čup, vienkārši viss bildīgi palika galvā. Un tas, ko mēs ar Strazdiem ļoti tā sirsnīgi mēģinam vest, ir tā, mūsdienu Latvijas perspektīvas lietām. Un es ritīgi lepojos to, kā Latvija ir attīstījusies. Skaidrs, ka diemžēl ir daļa cilvēku, kas aizbrauc no Latvijas ar tādu lielu aizvainojumu. Kad viņus izčakarē, likās, ka izčakarē tā sistēma, viņus izčakarē, un tagad nebrauc uz Angliju, un tur viss bija tik labi, un vēl projām ir tik labi. Līdz ar to, man liekas, ka priekš tādas jaunas valsts, kāda ir Latvija, 10 gadi ļoti, ļoti daudz. Cilvēki 10 gadus nav bijis Latvijā, vai ne? Vismaz ir iespēja redzēt, kāds tad ir jaunākais Latvijas brands, vai ne? Kādas ir jaunākās lietas, ko Latvija atveras. Turklāt mums ir Vidzemes reģionālais koordinators. Un reģionālais koordinators, katram reģionam ir savs koordinators, respektīvi specifiski cilvēks vārdu uzvārdu, kuram var prasīt, ja tu, piemēram, gribi atgriezties mājās, kur tavu bērnies bērndārzā, kādas ir skolas, kur var bankas kontu atvērt, kur var īrēt mājas, kāda nodokļa. Jā, tā kā un mēs domājam, tā Latvijas māja, tad mēs atvedam, noliekam viņu festivālā, un tad, lai cilvēkiem ir iespēja izteikties, cilvēkiem ir iespēja būt dzirdētiem, un arī tiem cilvēkiem, kas atbrauc no Latvijas strādāt šajā Latvijas mājā, lai viņiem arī ir tāds ļoti svaigs viedoklis par to, par ko tad Anglijas latvieši šobrīd runā, par ko viņi cīnās un kas viņus uztrauc. Un tad, attiecīgi, tad tā politika ar kaut kādu nobīdi tad tiek veidota tā, lai visi tiek iekļauti. Jo tomēr mēs esam pārāk maz tādā globālā kontekstā, lai ar 100 000 latviešiem nerēķinātos. Jūs varat redzēt, kad liela daļa arī kad nāk vēlēšanas, tad vienmēr atcerās. Jā. Bet šis nav tas gadījums. Mums ir tāda ilgtermiņa sadarbība ar šīm organizācijām. Man ir liels prieks, un es ļoti lepojos ar to, ka viņi redz, ka vajag braukt pie latviešiem un Lielbritānijā. Es gaidīju, ka pie viņiem nāks. Jā, man vispār fascinēs klausos. Man liekas, pat es nebūtu iedomājies, ka kaut ko tādu varētu savienot it kā tādā tradicionālā mūzikas festivālā. Bet man liekas, ka tas pat ir tāds, man tā kā pašai gribās vairāk būt šajā festivālā, un es domāju, es ceru, ka arī daudziem klausītājiem šis ir tāds bišķītās tā kā selling points, jo man liekas, mēs tik daudz dzīvojam tādā nedaudz, katrs savā burbulītī, un mēs nezinām atbildes tik daudziem jautājumiem. Man liekas, ka tik daudzus latviešus arī attur varbūt atgriešanās mājās vai vice versa. Latviešiem izbraukt kaut kādās iespējās citur ir tā neziņa, bet tad, kad jūs iedodat šo iespēju, ka cilvēki var patiesībā tādā brīvā atmosfērā sarunāties un uzdot šos jautājumus, man liekas, baigi daudz tādus punktiņus ieķeksēt.
Jā, man arī liekas, kā es sarunas tur kaut kādā brīdī minēju, es vēl projām izmantoju bērnu strāzdu sniegto iespēju, lai darītu lietas, ko es nevaru darīt citu. Un līdz Mhm. ar to šis arī bija viens no tiem, jo es esmu Anglijā dzīvodams palicis milzīgs Latvijas patriots. Man liekas, ka nu, mums ir tikai. Nu, tā sagadījās, un, ka izkrita kaut kāda loza, un es piedzimu tajā valstī, kurā es piedzimu, un ar visu to ceļu, kur esmu izgājis. Man šķiet, ka tiešām katram no mums ir drusiņi iekšās, lai padarītu to kopēju bildi labāku. Un tas, ka nu, ir krāni, vai ne, kas čakarē to diseni, bet mēs esam vairāk. Tie, kas nečakarē diseni, tie, kas Jā. ir labie, mēs esam vairāk, mēs esam daudz klusāki. Nu, varbūt ne es personīgi, bet, jā, bet kopumā man liekas, es zinu, ka mēs esam vairāk. Līdz ar to tāpēc arī ir vērts ieguldīt savu laiku. Es redzu, jēga ieguldīt savu laiku un enerģiju tiešām lietās, lai tie, kas mēs esam tās vidas uzturētāji, tās gaismas nesēji, lai mēs tiešām operētu ar pareizo informāciju. Nevis ar klikbaitu kaut kādiem tur postiem. Tā. Jā, nu, diemžēl tā ir, ka mūsdienās jau daudz ko var grozīt, bet ir, jā, man tiešām arī pašai ir atspaidzinoši dzirdēt, ka mēs varam arī visu to pagriezt tā kā par labu un patiesībā dot cilvēkiem. Un man liekas, ka cilvēki, kas ir izbraukuši, man liekas, viņiem pat vajadzētu saņemt visvairāk, jo nu, daudzi tomēr sevi, man liekas, attur no kaut kādu jaunu soļu spēršanas, jo viņi, man liekas, jā, man liekas, nu, ka tu esi. Daudziem pat ir tāda vainas sajūta atgriezties, vai ne? Varbūt pat tāda tā kā, nu, tā kā es jau esmu to izdarījis, kāpēc lai es vispār atgrieztos? Nu, ar tādu domu. Mm. Un varbūt ar kaut kādu šādu jautājumu vešanu uz augšu, varam arī bišķīt tā kā atklāt, jā, jaunas atbildes cilvēkiem. Es kaut kādā jau ļoti laicīgi sapratu, ka šī ir tāda supersensitīva tēma, Aha, un te var runāt informatīvi, bet gal galā, nu, tev jau ir jādzīvo savā ādā, vai ne? protams. Tev tā visa diena un visa nakts ir jādzīvo savā ādā, un tas, ka nezinu, tur kādam būs bijusi ļoti iedvesmojoša runa stundu garumā. Tas neko nemaina. Mhm. Lielajā schēmā, ka tev ir jādzīvo savādā, un tad, ja kas tev dara, tam ir jādara arī visiem pārējiem, ja tu nečakarē citiem dzīvi. Ne? Līdz ar to arī tas pārvākšanās vai dzīves vietas jautājums tam līdzīgs. Nu, būsim reāli, tad Lielbritānijā dzīvojošie latvieši vēl joprojām taisa kaut kādu daļu no Latvijas iekšzemes koproduktu. Nu, ja mēs skatāmies uz to naudas vai daudzumu vai resursiem, kas Mhm. tiek sūtīti uz Latviju vai tērēt Latvijā, nu, brīvdienās, pērkot īpašumus, uzturot īpašumus, uzturot Jā. vecākus, tas ir būtisks. Un tu grozi kā gribi, tas skaitās tajā kopējā bildē. Līdz ar to vainas sajūta ir ļoti neveselīga. Viņu Mhm. nevajag sevī turēt, un viņa neko nedod gal galā. Nu, Jā. Latvijā vienmēr tā ir. Es pat nezinu, kas šeit ir sakāms, lai viņa mazinātos. Bet es nevaru iedomāties vispār, ka es saprotu, ka tie, kas ir skaļie, tie bļāvēji, čīkstētāji un disenču čakarētāji, vai ne, viņi atradīs, kam piesieties jebkuru. Tad tu vari būt perfekts un tev atradīs kaut ko. Un jo tu vairāk saki, ka tā nav, jo tu vairāk atradīs, kur piesieties. Līdz ar to noteikti interneta komentāru sadaļa nav tā vieta, kur meklēt pozitīvas lietas par sevi, Jā. par saviem tuviniekiem un tā līdzīgi. Jo mēs to zinām. Mums ir tas Jāņu festivāls un vispār Bērs Strāsts vienmēr ir bijuši tāda ļoti publiska organizācija. Un mēs arī saprotam to, ka mēs nevaram visiem patikt. Un gal galā vienmēr kāds būs, kas vienkārši būs aptaurēts. Un pie tādas situācijas tu nevari vinēt. Tu vari Jā. tikai tā kā noplātīt rokas, vai ne, un mēģināt saprast, kāda aģenda ir tam cilvēkam, kas darbojās pret to, ko tu dari, bet vienmēr būs tā. Un līdz ar to, hei, dari vienkārši tā kā ir jādara tev pašam, tavai Jā. ģimenei, un tam līdzīgi un izbaudi dzīvi, tā ir tiešām tikai viena ierada. Zini, man liekas, ka bezmazliet tāda jau bišķī motivācija aiziet mūsu sarunā. Tā kā. Un man tas vispār ļoti arī pašai priecē un patīk. Bet varbūt novirzot tā kā šo tēmatu bišķī jau uz beigām.
par cik šis ir vispār Jāņu festivāls? Tīri no tevis tā kā personīgi dzirdēt, kas varbūt ir tās 3 lietas, par, kad tu iedomājies Jāņu festivāls vai vispār Jāņu svinēšana, ka tu nevari iedomāties to bez, tā kā, kas ir 3 lietas, bez kā tu nespētu svinēt Jāņus? Tev vajadzēja redzēt Bērs Strazda komandu Jāņos, perfektā vietā pie ezera, tādā nelielā cilvēku lokā ar Jāņu sieru, ar alu, ar tradicionālo mūziku, kur mēs sēdējām vienkārši, mēs nezinājām, kur dēties no tās šausmīgās garlaicības un nezināšanas, ko darīt. Jo mēs tik ilgi esam pavadījuši Jāņus taisot Bēres Strazda Jāņu festivālu. Un principā īstajos Jāņu datumos parasti iekrīt tie novākšanas dienas. Un mēs vienkārši neprotam vairāk svinēt Jāņus tā normāli. Tātad man tā kā tā tradicionāli, ar ko man asociējas Jāņi, ir ar lielu cilvēku skaitu, ar daudz tiešām ģimenes, kur ir daudz bērni, kur ir pusauģi, kas taisa rītīgākos pīgorus, kur ir sīkie, kas maldās un meklē tos savas jautrības tajā festivālā, kur ir pieaugušie, kas vienkārši ir uz brīdi izslēguši ārā kontaktu no galvenā savas source un iesprauduši viņu kaut kādā pilnīgā alternatīvā pasaulē, kas ir Bēres Strazda Jāņu festivāls, kas ir tā latviskā vide, kas ir tā vieta, un tu pat redzēsi, kur to nevar aprakstīt, kā pēkšņi cilvēki var tik ļoti mīlēt viens otru. Nu, tā kā, ka tur vienkārši viss ir savējie, visi ir atnākuši šeit, visi ir rītīgi forši, un tu būs tas un tikko bija tur, un tu daži sporto, daži tur, nezinu, tur tikko dušā ieskrējuši, vai ne, un tu pēkšņi tādā pilsētņā esi, un tas ir tas, ko es nevaru iedomāties Jāņus bez šīs te mūsu festivāla komandas. Jo mums tur ir vairākiem ir gan dzimšanas dienas iekrīt tajā laikā, kur mēs jau zinām, ok, tad Edītei būs dzimšanas diena tieši tajā dienā, kas ir tuvu tam, un tad mēs jau tur gatavojamies, jā, un tad mēs zinām, kad vēl Alziņam ir tur patās, un tad, izsakot, tas viss ir tik un tā saistīts par Paranafu festivālu. Tas ir 1 nedēļa gadā, 10 dienas, kad mums ir paralēlā realitāte. Izklausās rīktīgi forši. Man jau ir ar pašai zvaigznītes acīs, es nevaru sagaidīt. Un kad tik man liekas, nav tā, ka patiesībā tieši tajos datumos, kas sanāk no 20. līdz 22. Te jau patiesībā ir salgriežu tā kā svinēšana. Jā, 21. 21. jūnijas ir salgrieža, un tā ir maģiska nakts. Tu grozies kā gribi, ne? Gada īsākā nakts. Tur mums viena lieta, kas nav baigi iegājusies, bet vairāk kārtīgi ir mēģināta, ir plikos skrējiens tumšākajā brīdī, bet ņemot vērā, ka tumšākais brīdis ir ļoti, ļoti īss. Viņš nekāds tumšais skrējiens pliko nesanāk, viņš vienmēr sanāk pa gaismu. Bet man šķiet, ka bija kaut kad arī, jo man ir viena īpašība, ko man kolēģi neļaus samalot, esmu tas, kurš pa naktīm parasti guļ. Un ceļos es agri, un tad es strādāju dienu, bet tādu lītīgo nakti es cenšos parasti nolīst, lai pagulēt, jo man patīk, ka esmu rīta cilvēks. Un tad, ja es zinu arī, ka ja mēs visu nakti balēsim, tad no rīta nebūs neviens. Taisnība, jā. Tikai tie nabadzīņi, kuri nevarēja pagulēt un meklēja karstu ūdeni saviem roltoniem un tam līdzīgi. Un tad tīri iestrepinot tie, kas varbūt apsver iespēju, bet vēl nav varbūt nopirkuši biļetes šo festivālu, tad tu saki, ka šīs visas labierīcības būs uz vietas, ja kāds savu rīta kafiju grib, karstais ūdens, tu ieminējies par dušām, tā kā tas būs pieejams publikai. Jā, absolūti. Tātad varbūt, ka kāds nezina, tātad tā ideja ir tāda, ka jūs brauciet ar visām savām mantām, varat ņemt sunis gan pavadiņā, maisiņu līdzi, vai ne, un tā, lai tur viss ir skaisti, sunim, protams, bļodiņas, ūdeņtiņas un tam līdzīgas lietas. Par bērnus ņemiet līdzi teltis un vispārējais, tātad jūs atbraucat uz festivālu, jūs noliekat mašīnu vienā pļavā, jums ir iespēja tur patās pie kases iegādāties arī transporta līdzekļu, tāda mazs golfa bagijas ar milzīgu kravas kastē aizmugurē, kur, lai jums nav jānes visus savus mantus, tos 700 metrus uz otru pusi, uz savu teltsvietu potenciāli, jūs varat vienkārši iegādāties biļetīti, un jūs ievedīs iekšā festivālā ar to golfa bagiju un izkrāmēs tajā vietā, kur jūs teltsvietu. Tad jūs tur izkārtojaties, jūs varat kurināt savu līdzpaņemto grilu,
Tātad ņemiet līdzi, ja jums ir grils, ogles, šašliks. Parasti pirmajā dienā tas viss ritīgi strādā, vai ne? Kamēr Mhm. vēl šašliks ir augsts. Uh, Nu, lūk, un tad tikai paņemiet no mašīnas ugunsdzēsuma aparātu līdzi. Vienkārši iemetiet tajās mantās, lai jums tur miera labad viņš tur ir. Tad sākās visi koncerti, pasākumi, jūs tur klīkstat un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Un tam līdzīgi, tad, kad jūs sagorstat, tad jūs lienat iekšā teltī guļat. Nākošā diena, jā, visu dienu strādā ēdinātāji, dzirdītāji, un sākās jau atkal programma un sporta spēles, un bērniem aktivitātes, un arī skatuves sāk strādāt, un novus, un tam līdzīgi. Pārdēļ strādā arī dušas. Mums ir pie dušām ir jāskaida. Parasti es nāku ar savu tumbu un ar rīta rosmu pie dušām. Jo ko gan vēl cilvēks grib, kas visu nakti ir balējis, viņš, protams, ka grib sportot un vingrot, vai ne? Kamēr gaida savu dušas kārtu. Tad tas mums ir. Tad pēc tam, nu, attiecīgi, jā, tad ir vakara pasākums, lielkoncerts. Lielkoncertā piedalās, kā vienmēr, tad ir dziedātāji un dejotāji un mūziķi, kas ir pārsvarā, tie ir, jā, nu, lielākā daļa, 90% ir Anglijā dzīvojoši un Mhm. Anglijā performējoši latviešu kolektīvi. Un tad mums sākās jau ugunskura iedegšana. Tas tāds ir sadaļas starp vakara programmu un kultūras daļu. Un jā, un tad jau ir kā katru nakti diskotēls, kas iet līdz pat 4, 3. Oj, oj. Jā, vai ne? Priekš Anglijas standarti ir ļoti, ļoti ilgi. Jā. Nu jā, bet jāatcerās, ka mēs tomēr esam Anglijā. Jāatcerās, ka tā lielā skatuve beidzās 11. Tāpēc, ka ir kaimiņi, tāpēc, ka ir skaņa, tāpēc arī mēs pārvācamies iekšā uz to teltiņu, bet ar to viss, nu, protams, ka nebeidzās, tur iet vaļā. Un tad svētdienā mums ir lielās apbalvošanas, svētdienā mums ir putu balīts, svētdienā mums arī zebreni ir uz skatuves, svētdienā, nu, tā kā turpinās līdz pašām beigām. Līdz ar to, ja visi servisi tur ir, tad labierīcības, protams, ka ir tās plasmas portalūza. Tur ir uz vietas, mums jau atrāda diezgan tāda laba sistēma, kā tas darbojās. Tātad uz vietas ir arī tīrītājs, kas uzreiz, tur nav tā, ka tas notiek kaut kādā tur periodā, bet nu, diezgan labā stāvoklī viņas ir, izņemot to brīdi, kad tas tīrītājs ir arī aizballējies kopā ar mums. Jo tā bieži vien ir gadījies, kad viņš nabaks ir tik ļoti priecīgs bijis par to visu pasākumu, ka no rīta nav pamodies laicīgi. Bet jūs ziņojiet info centrā, ziņojiet mums, mēs zinām, kur viņš dzīvo, kā viņš izskatās, kur atrodas viņa telts, un mēs katru gadu viņam sakam, Klau, lūdzu, mums vienmēr ir viens un tas pats sestdienas rītā un svētdienas. Viņš saka, nē, no problēma, viss būs labi rītīgi. Un, protams, viss notiek kā parasti. Jā. Nu, tāda riktīga līgošana. Jā. Es tiešām, ņemot vērā, ka mums tas populācija katru gadu aptuveni 3/4 noteikti ir tādi, kas jau ir bijuši. Mūsuprāt, tā ir tāda lielākā uzslava mūsu darbam, tā kā mūsu brīvprātīgo komandai par to, ka nu, tā sajūta visiem ir rītīgi laba tur esot. Un es vēlreiz aicinu, ja kāds grib piedalīties arī pastrādāt, brīvprātīgo statusā, droši nāciet. Varu jums solīt daudz darba un bezmaksas pusdienas. Tas ir superīgi. Un noteikti Jā. paši pavadīt arī laiku, man liekas. Nu, ka man arī patīk, man uzrunā tā sajūta par to, ka var kaut ko darboties un darīt. Tā kā, nu, dažreiz, jā, kurš to, protams, savu laiku grib pavadīt, bet man patīk ideja par to, ka tu vari būt un baudīt festivālu, bet tu arī vari palīdzēt citiem. Mēs katru gadu mums ir tādi neticami vienkārši stāsti no komandas darbiem. Ja tu esi tur ārā, vai ne, tu visu kaut ko redzi, un tad mums ir tāds citīgi foršs chatiņš, kur mēs metam visas tās interesantās lietas iekšā. Un tad mums ir, kā es jau pieminēju, pusdienas, tas jau nav sīkums. Tur arī strādā cilvēki brīvprātīgi. Mums ir Rovena, kas vada mūsu to virtuves visu sadaļu. Rovena ikdienā nav pavērs. Viņa pat nav pavārs, bet viņa vienkārši perfekti tiek galā ar visu sagādas jautājumiem, ar komandu vadīšanu, kas attiecās uz ēdināšanu. Iedomājieties, mums ir katru dienu, tad, ja mēs esam tie 300 cilvēki, tās katru dienu ir brokastis, pusdienas, vakariņas, tad vēl naktsniņas kādam, tāpēc, ka nesakrīt maiņas, tad vēl jāvadā ir tas ēdiens pa visām stacijām. Tā kā visi, mēs esam uzlikuši uzsvaru uz pēduši un padzēruši. Aha. Jo paiet cilvēks, laimīgs cilvēks. Tieši tā. Tīri tā intereses pēc
par cik es pati personīgi pazīstu latviešus, kas dzīvo Anglijā, bet, nu, ir sagājušies ar ārzemju partneriem kopā. Vai tu ieteiktu arī šos ārzemju draugus vest līdzi uz šo pasākumu? Vai angļu valoda vispār tā kā eksistē šajās dienās, vai tikai latviešu valoda? Jā, tad, kad mēs vispār sākām taisīt tos pasākumus, mūsu viens no tādiem galvenajiem vadmotīviem bija, un vēl projām ir, tas ir, lai nav tīzli. Galvenais, lai nav tīzli, lai nav šie klases vakara tipa pasākumi, cilvēki sanāk, tad sēž kaut kā tur nevar vibrē, nevar saņemties, un tad rītīgi piemetās, jo nevarēja saņemties, un tad kaut ko saņēmās, ka... Un tad mēs sākām taisīt tas pasākums tā, lai ir rītīgi, lai ir skaisti, lai tā vide ir priecīga un lai var atvest arī ciemiņus, parādīt, kāda ir tava kultūra. Ne, ka tu vari atvest un tu lepojies ar to un tu rādi. Nu, tev nav tāds, zini, interesanti, vai šoreiz viss būs labi vai nē. Nu, līdz ar to, jā, tā kā ar otrajām pusītēm noteikti. Tas pasākums, nu, protams, ka viņš ir, tas ir Anglijā pasākums. Tad, es nevaru iedomāties, kāds no mūsu komandas nezinātu angļu valodu. Tur, nu, tiešām. Turklāt mums arī ilgadēji brauc arī briti pie mums festivālā, brauc arī lietuvieši, brauc arī, kas vēl mums brauc, no visas Eiropas patiesībā mums brauc latvieši savām otrajām pusītēm. Un, jā, un tā kā tas tāds ļoti, tā ir tāda, manuprāt, ir ļoti laba vide, kur tādā kompresētā veidā var parādīt visu labāko, kas attiecās uz Jāņiem. Nu, varbūt šis nebūs varbūt tas īstais moments, kur mēs saulgriežos tajā, rasā dabūnam šo te mitoloģisko sajūtu, vai ne, jo tomēr tusēt kopā ar 5000 cilvēkiem ir tusēt kopā ar 5000 cilvēkiem. Bet tajā pašā laikā elementi no tā visa ir. Līdz ar to, jā, es esmu ļoti labprāt. Pusā mums brīvprātīgajos pagājušajā mums komandā bija, manuprāt, 7 cilvēki, kas nerunāja latviski. Nu, līdz ar to mēs esam tā pieraduši. Un turklāt, kas ritīgi ir smieklīgi, ka bērni un pusauģi, viņi dzird latviešu valodu kā tādu pazīstamu mūziku, bet viņi saprot daudz labāk, ja viņus apsauc angliski nekā latviski. Nu, ka viņiem jau tas ir aizgājis tā. Tā kā jā, noteikti ņemiet līdzi arī savus partneru vecākus. Jo tiešām tā ir tāda, kā es te vairāk kārtīgi uzsveru, ka mēs esam daudz strādājuši pie tā, lai tas festivāls būtu drošs, lai viņš būtu patīkams, lai viņš būtu maksimāli kārtīgs un tīrs un tāda vieta, kur tiešām būtu patīkami pavadīt tās 3 dienas. Protams, ka nevajag aizmirst, ka jūs atrodaties pļāpas vidū, ka tomēr ir jārēķinās ar kaut kādu zināmu limitētu komfortu. Jo cik gan telts var sniegt, vai ne? Ir tekošs ūdens pieejams, ir labierīcības, jā, ir dušas, un, protams, ēdienu dzērienu, bet no tādiem ēniņi arī pieejami ir. Aha. Es gribētu teikt, ēniņa jau ir pa lielam Anglijā. Zin kā, tad jau mākoņu vairāk, bet nekad neko nevar zināt. Bet zin, kas ir? Mums parasti ir rītīgi labs laiks. Tiešām ir rītīgi labs laiks. Mums bija tikai viena gada, kur mēs tā noslīkām vienkārši. Tā, ka mēs bijām dubļos no acu vākiem. Vienkārši mēs stūmām tās mašīnas ārā visu nakti likās, ka tur zin, tā angļu, tā zeme, tur tāds māls, kad mašīna uzbrauc virsū uz zāles, viņš izspiež tādu putru virsū virs zāles, un vienkārši viss ir slīdens, un mums tā pļava vēl bišķiņa tāda, tā kā reliefiņa uz vienu pusi, un tad mēs visu nakti stūmām tās mašīnas, un mēs rakām jaunu izēju, jo tur tāda pļava, kurai lejā ir tie krūmi, un tad mēs tos krūmus zaļējām ārā, ņēmām nost elektrisko žogu un bērām klāt par nakti ar traktoru, veidām vēl šķēmbu, lai mašīnas varētu no rīta izbraukt ārā, jo līja vienkārši noktapā, manuprāt, 2 nedēļas. Un tad bija tas, kur mums tajā festivālā varbūt ir kaut kāda video, kur cilvēki vienkārši tā kā pa dubļiem uz vēdera šļūst tajā festivālā. Vismaz atrod pozitīvu arī, zin kā, dubļainā laikā. Neies jau raudāt, vai ne, kā saka? Nu, nē. Jā, bet visādi citādi mums arī pagājušajā gadā arī ar visu to, ka bija drausmīgi tā vasara, vai ne, un sākums bija vispār tur ar kaut kādiem 8 grādiem. Jā, bija augsts. Nedēļas sākumā, kad mēs sākām būvēt un lietus. Tad jau uz festivāla jau bija šorti, jau bija bouncy kāsli tik ļoti uzkarsuši, ka bērnus nevarēja laist virsū viņiem un tam līdzīgi. Tā kā mums mums vienmēr ir Cerams, jā. ļoti laba statistika šajā ziņā. Jā. Nu, tad varbūt atgādini,
kur cilvēki var iegādāties biļetes un līdz kuram laikam, vai mēs varam iegādāties biļetes pēc līdz pašam datumam, 20. Un arī brīvprātīgajiem ir varbūt kaut kādi konkrēti kontakti, vai mēs vienkārši ejam jūsu Facebook lapā un piesakamies kā brīvprātīgie. Nu, ka mēs kā organizācija esam jau gados, liecina, ka mūsu pārstāvja visa informācija Facebookā. Bērni mūsdienā nemaz nezina, kas tas ir, bet tie, kas maksā par tām biļetēm, tie zina. Nu, jā. Līdz ar to, jā, jūs vienkārši Facebookā ejiet meklēt Bērzes Strazdi, un Bērzes Strazdi Facebook lapā viss šobrīd ir par un ap festivālu. Tur ir gan visa pēdējā informācija, gan mākslinieku line-ups, gan aktivitātes, gan ko darīt, ko nedarīt, gan telefona numurs, e-pasts, un te arī poga ir, kas ir get tickets. Tā kā jūs spierat uz to, tur ir dažādi, varbūt tie līmeņus, pat tiem ātri izstāstīšu, lai nav pārpratumu, bet kaut gan pēdējā laikā jau mēs esam tik maz mainījuši lietas, ka tur jau ir, pat jau visam jābūt ir skaidram. Tā, es klikšķinu get tickets, atnāk uz festivālu. Tātad. Mums ir vairākas biļetes. Tātad bērniem līdz 14 gadu vecumam ir bez maksas. Tas ir ieskaitot. Ja? Tad tā doma ir tāda, ka visi, kam ir 14, tad viņi dabū tādu biļetīti, kas viņiem parāda, ka viņi ir bezmaksas. Tad mums ir motormāju vietas. Motormāju vietas ir festivāla zonā, tad tas bonus, ka nav savs mantas jāved, nekur nav jākrāmē savu motormāju ārā, vienkārši viņi iebrauc iekšā festivāla zonā. Tās ir limitētas, viņas ir nedaudzas, līdz ar to tur ir cena, to var nopirkt jau iepriekš. Tad mums ir ģimenes biļete. Tas nozīmē 2 pieaugušie ar vismaz 1 bērnu. Tātad bērnu skaits ir nelimitēts. Bet vismaz 1 vajag līdzi uz to brīdi, kad jūs nākat iekšā, lai mēs zinām, ka jūs esat. Un tad sanāk, tā biļete ir lētāka. Un tad pieaugušā biļete šobrīd vēl ir, cik viņi sanāk, 98 paundi, bet uz vietas viņiem būs dārgāk, un kas ir baigi interesanti, ka mums uz vietas arī visu laiku pērk tās biļetes. Kur tas, man liekas, ka ir savā ziņā tāds matemātisks nonsens, bet mēs šo iespēju paturam vienmēr. Jā, ja nu kas. Jā, un tad mums vēl jauniešu biļeti, kas nav tik dārgi kā pieaugušā, bet nav arī bezmaksas. Tad visi, kas ir no 15, 17 gadiem līdz 18 palielam, tad tie nāk iekšā par lētāku naudu, bet attiecīgi bārā jau redz, ok, šitas ir bērns un jaunietis, tā kā jog on. Jā, un tad mums ir atsevišķi piekdienas biļete, atsevišķi sestdienas biļete, bet tad tas ir tikai uz to dienu. Tātad piekdienas biļetei sestdienas no rīta ir jāpazūd no festivāla. Un attiecīgi sestdienas biļete arī jūs tiekat svētdien no rīta jums jāpazūd no festivāla. Un līdz cikiem ir jāpazūd? No paša rīta, pirms sākās, principā, teiksim, ja 10 jūs vēl esat tur, tad tas nav pareizi bijis. Tad jau puš jau notiek agri. Jā, jo mums ir profesionāla apsarga komanda, ar ko mēs arī jau gadiem ilgi strādājam kopā, un viņi saprot, kas mums ir nepieciešams, kas latviešiem ir nepieciešams. Viņi saprot, cik ļoti laikietilpīgs process ir darboties ar cilvēkiem sliktā noskaņojumā. Līdz ar to mēs cenšamies uzturēt viņus labā noskaņojumā, bet ja noskaņojums samaitājās, tad mēs atdodam viņu lielajiem zēniem un dāmām, kas tad ar to noskaņojumu strādā jau pastiprināti. Jā. Wow, izklausās pasakaini. Riktīga brigāde, viss ir sārganizēts, viss notiek, un, zin kā, runājot ar tevi, man liekas, ir, tā kā man pašai personīgi no tā organizatora viedokļa, jo jūs jau to darat, sanāk, teica 12. gads, kaut kāda, cik tas ir, 13 gadi jūs tagad? Jā. Es negribu samalot. Es negribu teikt, jā, precīzi 13 gadi. Aptuveni, jā. Bet tas gadījumā ir diezgan ilgs laiks, jā, un šķiet, ka jūs nemaz negrasaties apstāties, un es nebrīnīšos, ka šis festivāls patiesībā ir augs vēl lielāks. Zin kā ar to laiku vispār ir ļoti interesanti. Pēc frīzes liekas, ka viss notiek ātrāk. Aha. Un tad ir atkal kārtējs festivāls, šis bija pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā, vai kad tas bija? Kad mēs darījām šito, kad mēs darījām to. Te ir, ar to Jāņu festivālu, kā es tev pirmīt minēju, tas ir ritīgi forši, ka dara kaut ko tādu, ko nevar nemaz izdarīt. Es tev sanāk, ja šobrīd mēs vienojamies, ka šis ir, piemēram, 13. festivāls, nozīmē, ka es jau esmu
mēs ar savu komandu esam jau 13 gadus ilgāk šo darām nekā, nekā kāds cits Anglijā. Ja? Līdz ar to tas kaut kas tāds, kas nevar, tad tās kārtējas pierādījums tam, ka tādas pamatīgas lietas prasa laiku. Ok, tev var izšaut tavs bitcoins, vai ne? Var izšaut tavs TikToks, var izšaut kaut kādu, nezinu, tur slava un kaut kāds tāds loterijas biļeti un tā līdzīgi. Bet faktiski, statistiski ir ļoti zema iespēja. Bet statistiski augsta iespēja, ka tu regulāri dari to, ko tu dari no visas sirds, un viss sanāks, un viss uzlabosies. Un tas, kur mēs dabūnam to, un kur es personīgi dabūnu to lielo enerģijas lādiņu, ir tiem cilvēkiem, kas to dara kopā ar mani. Jo, ja būtu droši vien, ka es viens pats, tad sen jau būtu nometis to mierā. Tāpat kā droši vien mani kolēģi, jo mēs esam dažādos epizodēs bijuši ar dažādu iesaistes līmeni šajā festivālā. Tomēr viņš brīžiem prasa visu, kas tev ir. Pilnīgi. Tas ir laiks, enerģija, resursi, viss, kas tev ir. Nervi, tavs kredīta limits tavā bankas kartē. Un brīžiem atkal viņš ir vienkārši, viņš plūst, un viņš tevi nes, un tu esi, tā kā, zini, tas crowdsurfing, ka tu vienkārši, tas labākā diena manā dzīvē, jā, vai ne? Un tāpēc arī tas ir tāds jau notikums, kas ir vienkārši daļa no dzīves, un tas vairs nav par to, ka, jāsaņemās atkal, mēs taisīsim festivālu. Nu, nē, tas festivāls notiek, jautājums tikai, vai tu viņā piedalies. Viņš ir bišķi lielāks par mani, par lielo, par Kitiju. Personīgi izņemot to cilvēku, kurš uzņemās reāli vadību. Tātad šobrīd lielais ir Ģirts. Viņš ir tas, kurš ir festivāla ģenerāldirektors. Viņš ir pārņēmis šo stafetes kociņu, viņš ir nes vienkārši apbrīnojami. Un tad Kitija, kas faktiski aizmugurē visu štepselē, un tad sanāk, ka mums ir tikai jāierodās īstajā vietā, īstajā laikā, un nevajag neko sačakarēt. Tas ir jau pavisam cits festivāls. Tad nekas nevar noiet greizi, un tad viss ir tik forši, un visi par tevi visu parūpējušies. Un Kitija noorganizē, un pārējā komanda noorganizē, ka tu vienmēr spēj, tu vienmēr labā noskaņojumā, un tam līdzīgi. Tas prasa laiku, un tas prasa tomēr komandas, jebkurā manā tajā dzīves, tajā venturā, komandai ir atslēgas nozīme. Jo ir forši, kad tev ir diena 0 tavā jaunajā notikumā, vai ne? Viss ir itī forši, bet kad tu vēl esi dienā 432 un tev vēl projām viss ir 0, bet tu tūlīt kaut kas notiks. Ja tev nav bijuši pa ceļam biedri, kas tev ir palīdzējuši tā grūtajā brīdī pateikuši, nē, viss ok, tu dari visu pareizi, tas tikai laika jautājums, tad, manuprāt, tas nevar notikt. Vismaz es tā neprotu savādāk. Jā, tad cilvēkos ir spēks, komandā ir spēks, un jā. Noteikti. Un es arī visu laiku par to vienu to pašu, bet, es nemēģinu teikt, ka mēs tā kā latvieši esam tāda unikāla tauta, kas tikai mēs vien paši tāda esam. Bet manā gadījumā, ņemot vērā, ka man citas nav, tad ir daudz pozitīvāk, ja es daudz pozitīvāk domāju. Jā, attieksmē, pilnīgi visi jautājumi. Jā. Un kā tev iet? Jā, man ir labi. Patīk, ka tikko mēs tā ar tiem forši parunājām, un es principā grasos nobeigt podcastu, bet tad Toms jautā, un kā tev iet? Mēs visu laiku tik par mani. Jā, nē, man viss ir kārtībā, viss ir labi. Es šobrīd esmu tādā, kā saka, latviešu valodā attālināto darbu tādā limpo, ja es tā kā plūstu dažādos projektos, es vairāk tā kā strādāju sociālajiem mēdījiem, bet esmu ļoti bijusi saistīta ar filmu mākslu, ar aktieru mākslu, tādām lietām, tas man tā kā kaut kur ir pa laikam tā kā zipsnī, un tad tā kreativitāte, kas manī iekšā ir, to es ļoti cenšos vienmēr izpaust, un man liekas, ka es esmu priecīga, ka es esmu atradusi šo festivālu, kas man liekas smieklīgi. Jūs jau esat 13 gadus. Iespējams, jā. Un man pašai ir tāds, prieks sirdī un atstiņās, ka varu šo festivālu aizbraukt.
un izpausties un redzēt, kā tas viss notiekās. Un tāpēc arī es tādas intereses pēc arī jautāju man pašai partnerā cilvēks ir anglis, un es domāju, vai šo vīrietis var uz šo festivālu vest vai labāk nē, jo tas varbūt tās. Obligāti. Un tas, ka tu stāsti, ka jā, var arī šie ārzemnieku cilvēki līst iekšā un iepazīties ar latviešu kultūru, man liekas, super. Kāpēc ne, vai ne? Bet sevišķi viņš ir darbīgs un stiprs, mums vienmēr būs noderējis darba rokas. Jā, tas ir cits jautājums. Tu jau zini angļus. Nē. Viņi labāk to darbu iedos kādam citam, nekā paši kaut ko darīs. Ļoti labi, viņam jānāk vadīt festivāls. Nē, joks. Forši, man ir rītīgs prieks, man tāds sajūta, ka es zinu, kurš nākošais gadu vadīs sociālās mēdīs mums. Please, give me a call. Nē, redz kā. Jā. Nu, forši. Pagaidām tad šo epizodi mēs varam noslēgt, bet es domāju, ka šī nav pēdējā. Droši vien. Nopietni? Gan jau kaut ko vēl mēs sadarbosimies un saliksim vēl kaut ko interesantu, jo, manuprāt, man pat jau liekas, ka es ar tiem varētu uztaisīt vēl vienu epizodi tikai par to, kas tu esi kā cilvēks, par tavu kompāniju, bet šoreiz, kamēr mēs esam maģiskās nakts meklēšanā jau nē, bet mēs tuvojamies Jāņa naktī, tad man liekas, šī epizode ir brīnišķīga kopā ar tevīm. Laika top. Paldies tev liels, ka uzaicināji. Paldies liels Kitijai, kas arī palīdzēja šo te organizēt. Un sveiciens visai komandai. Un tiekamies festivālā. Jā, Jāņa festivālā tiekamies. Jā, te patās. Pagaidi, un kāds bija tā kā lokācijas nosaukums Anglijā? Kas tas? Tā tad. Viņš saucās Catthorpe Manor. Tur ir, kā vienmēr, tas ir tātad CATTHORPE. Tātad Catthorpe. To mēs atradīsim, ja kas visās. Jā, un tas tur patās ir pie biļetēm, tas visur ir gan Facebookā, gan arī, bet, faktiski tātad tie Midlands, tas ir tur, kur M1 satiekās ar M6 šosejas, lielam tur viņas krustojās, un tad jāskās vienkārši uz to lokāciju šādi, un tad jau specifiski, kur kāds atkal būs ceļu remonts, kur būs atkal kāds tilts ciet, vai ne, tad katru reizi piebraukšana bišķiņ savādāk, vai ne? Bet man liekas, ka nesen man liekas, M1 vai kurš tas bija, ka tas ceļš visu laiku bija tā kā nosprostots, bet šogad viņš vairs nav. Viņš visu laiku... Tas nav iespējams. Jā, un viss ir šokā, jo visi domā... Viņš jau 15 gadus ir remontā. Jā, tas laikam ir tas, jā, un pēkšņi šogad viņš strādā, tā ka tās ir labas ziņas. Tā ir slikta zīme. Nekas nedrīkstēja mainīties. Mums te drīkst. Kaut kas cits mainīsies, tas taču, kas. Jā. Jā. Okay. Tiekamies pēc vēlā. Jā. Paldies. Čau. Čau.